Sveiki! Pēc tam, kad es aizvadītajā nedēļā publicēju video, kurā stāstīju par to, kādu tieši iemeslu dēļ Jutes Strīķes pieminētajam mafiozajam tīklam un Vienotības vēzim, kas lielā mērā ir viens un tas pats jau saaudzis kopā, ir tik svarīgi, lai ģenerāla prokurora amatā arī uz otru termiņu paliktu Juris Stukāns. Vairāk cilvēki man ir jautājuši: Lato, vai tu nepārspīlē? Nu, ko var viens tāds Stukāns, lai kāds viņš būtu, lai kam un uz kāda āķa atrastos, lai kādus pasūtījumus pildītu, bet nu, ko viņš viens var ģenerāla prokurora postenī, tur taču ir simti citu cilvēku, kuri lielākoties pilnīgi noteikti ir labi, kārtīgi un godīgi prokurori, kuri gluži vienkārši nepieļautu noziedzīgu pasūtījumu pildīšanu, noziegumu piesakšanu un tā tālāk un tā tālāk. Jautājums pilnīgi loģisks. Mēģināšu jums īsti paskaidrot uz kādu konkrētu, piemēra pamata. Protams, jums ir pilnīga taisnība. Ģenerāla prokurors vismaz formāli nepieņem konkrētus lēmumus attiecībās konkrētiem faktiem un konkrētiem krimināla procesiem. To dara konkrēti prokurori, kuriem saskaņā ar likumu piemīt tāda lieka tā kā prokurora patstāvība un neatkarība. Formāli tā tas patiešām arī ir. Un lielākā daļa prokuroru tiešām ir kārtīgi, godīgi, likuma paklausīgi cilvēki, kas savu iespēju un saprašanas robežās rūpējas par likumīgumu un taisnīgumu, proti par tiem vārdiem, kas Jurim Stukānam ir stipri sveši. Bet lieta tāda, ka arī šie godīgie un kārtīgie cilvēki ir tikai cilvēki, tāpatās kā mēs visi. Viņiem ir jādzīvo tajā sistēmā, ko ģenerāla prokuratūrā un prokuratūras sistēmā kopumā ir radījis Juris Stukāns. Ja viņi šai sistēmai neatbilst, viņi neatbilst uzstādītajiem nosacījumiem, gan rakstītiem, gan nerakstītiem, viņiem neredzēt ne paaugstinājumus, ne prēmijas, ne sekmīgu karjeru. Tieši pretēji. Un tāpēc lielākā daļa no viņiem atklāti neiet uz noziedzīgiem nodarījumiem, bet piemērojas. Mīļā miera labad, savas ģimenes, savas karjeras, savas algas,